Sveiki, mīļie! Es esmu dvēseli pētnieku kursa pasniedzēja un arī parapsihologs. Gan kursa grupiņās, gan arī konsultācijās. Man ir vienreizēja iespēja ieraudzīt katra cilvēka skaistumu. Dvēseles skaistumu un sirds dziļumu. Un tas ir katrā no mums. Un šodien es uzsākšu interviju ciklu, lai kaut mazliet atklātu cilvēku skaistumu, cilvēku vienreizīgumu, cilvēku dziļumu, cilvēku dievišķo cilvēkos. Un tas būtu brīnišķīgi, ja mēs varētu katrs skatīties un miedarboties caur dievišķo katrā no mums. Es jums to novēlu. Šodien uz interviju es aicināju Agnesi Šatrovsku, vienreizēju sievieti, Hamburgas astroloģi, taroloģi un grāmatu mīļotāju. Es ļoti ceru, ka jums izdosies sajust viņas dvēseles dzīves. Un ticiet, katrā no jums ir šis dievišķais mirdzums, dievišķā būtība. Ticiet tam. Tad vislielākā dzīves mīlestība man ir tie cilvēki blakus, kas man ir, man ģimene, man draugi, mani paziņas un jeb skolotāji, jebkurš, kurš ienāk manā dzīvē kaut vai uz mazu brīdi vai uz ilgāku brīdi, jo tikai viņu dēļ laikam ir arī jēga tām visām manām 3 mīlestībām, jo bez viņiem, kā es stāstītu, ar ko es dalītos priekā, ar ko es pārunātu, no kā es arī saņemtu kaut kādas ierosmes, jo patiesībā daudz no tām lietām manā dzīvē arī ienākušas no citu cilvēku ierosmēm. Un tā kā cilvēki noteikti pirmajā vietā. Tā secība, visticamāk varētu ņemt viņu chronoloģiski, sākot ar grāmatām, jo tā man tāda mīlestība jau no bērnības, un savā ziņā es saprotu šobrīd, ka tas varēja būt tāds brīdis, tāds moments, kas man ļāva mazliet tā kā izvairīties no reizēm sāpīgas realitātes, tāda iespēja patvērties, patvērums tas bija man. Kaut kādā brīdī tas ir tapis arī savā ziņā par man tā kā pirmo meditāciju, jo ņemot vērā, ka man ir ļoti, ļoti aktīvs prāts, tad caur grāmatu lasīšanu un to koncentrēšanos uz grāmatas nomierinos. Tā kā tas varēja būt tāds mans pirmais solis kaut kādā meditācijas pasaulē izprast, kā tas ir, ka tev tas prāts vairs neskrien citās domās, bet koncentrējās uz kaut ko vienu uz to lasāmo. Un savā ziņā man jāsaka, tas arī laikam ir solis arī tas nākamais, kas uz Hamburgas astroloģiju vai uz astroloģiju vispār, jo es tur saredzu tādu ļoti lielu saiti, jo manā izpratnē astroloģija arī ir tāda lasīšana, tulkošana, tādu simbolu tulkošana, un cik labi es spēšu iztulkot un cik labi es spēšu cilvēkam saprotamā valodā izstāstīt, cik labi es spēšu iztēloties, kas tur varētu būt. Un tas arī, tā lasīšana ir veicinājusi to. Un, jā, tā tālāk noteikti Hamburgas astroloģija un taro. Tas ienāca tā pavisam nesen manā dzīvē, un tā kā mazliet vairāk rotaļājoties, un vairāk tā nenopietni, un tāds varbūt tādas, vairāk tādas sevis iepazīšanas dēļ, un tā kā savas intuīcijas stiprināšanas dēļ, bet pamazām ieņem arvien tādu lielāku vietu manā dzīvē, un es tikai tā stāvu un brīnos, un skatos, kur tas man aizvedīs. Kas jau tev ir aizvedis? Kas man jau ir aizvedis, Tas jau ir aizvedis. Jo šobrīd jau pasniedz kursiņu. Jā, šobrīd jau otrais vakar mēs pabeidzām ar otro kursiņu, jau otrā grupa cilvēku izmācījās pie manis,
Un jā, tas tiešām bija tāds sākumā pašai priekš sevis, un arī tagad ikdienā vairāk priekš sevis tā man ir saruna, tā kā ar sevi, tā kā paskatīties, kas ir aiz tām prāta lietām, ko prāts man stāsta, kas ir aiz kaut kādām emocijām, un saņemt tādas dziļākas atbildes pašai par sevi, un kaut kādā brīdī tādiem sev zināmiem klientiem astroloģijas, kur atkārtot nāca pie manis arī tā, vienkārši kā mazu bonusiņu, vai lai būtu interesanti, arī paliku šīs kārtas parādīju, un sapratu, ka patiesībā cilvēkiem patīk, un cilvēkiem tās bildes piesaista, un viņiem nāk uzreiz tā informācija caur bildi, jo reizēm man pat nav jāstāsta, kas tur notiek. Man cilvēki saka, ka paldies, es visu sapratu, man viss skaidrs ir, un tāpēc jau tā viņš pamazām ieplūda manās konsultācijās, un tad parādījās jautājumi, vai nevarētu mācīties pie manis, un ja jau ir pieprasījums, vai ne, tad jātais arī tas piedāvājums. Un tad tiešām kaut mēnesi atpakaļ es tā sēdēju pārskatot iepriekšējā mēneša darbus un saprotu, ka tavu brīnumu taro patiesībā ir diezgan daudz manā ikdienā. Gribās atzīmēt, ka tavs kāršu lasījums ir tieši tavs lasījums. Un kā es to redzu un pamanīju, ka tev viņš nāk plūsmā, un es gribu teikt, ka viņš varētu varbūt nesakrist ar klasisko taro lasījumu. Pastāsti, kā tu nonāci līdz tam plūsmas efektam, vai viņš bija uzreiz sākumā? Nē, Tas, ka tu noteikti. ielaki bildi un tev nāk informācija tieši no cilvēkam, tā kā bildi, tā kā tāds pieskāriens, vai ne? Jā, tā bilde ir tā kā pieskāriens, kas man pašai vairāk strādā. Man vairāk strādā caur informāciju. Es vēl joprojām man ir tā, ka es liekot kārtas, reizēm man gribās pašķirstīt savus pierakstus, to, ko es esmu rakstījis, vārdus, un reizēm vienkārši laižot acis pāri. Man ir tāda sajūta, kad atverās kaut kas un sāk manī vienkārši plūst sajūtas, skaidrs bildes, kas tur notiek cilvēkam dzīvē, kas tās ir par lietām. Un jā, viņas ir tiešām iet pāri jau kaut kādām tīri tām klasiskām standarta tām lietām. Bet tas noteikti sākās man jau ar astroloģiju, jo astroloģija ir sāku sajust papildus to plūsmu, jo lai arī cik es ļoti kārtīgi un apdomāti esmu gatavojusies tām mūsu tikšanās reizēm konsultācijām, tajā brīdī, kas apsēžos pretī cilvēkam, tas ir pilnīgi jūtams, kā ieslēdzās plūsma. Un man aiziet pilnīgi ar citiem uzsvariem, pilnīgi citām lietām, kuras man no horoskopa ir jāpasaka, nesaistīt ar to, ko es esmu domājis pirms tam. Man tā liekas arī tāds pēdējā laikā varbūt daudz runā, ka saistībā ar tā jauno pasauli un jaunām enerģijām, ka astroloģija varbūt savā ziņā noveco, un ka tāds novecojas rīks, bet man liekas, ka astroloģija iet līdzi un attīstās, un es domāju, ka tas plūsmas efekts noteikti ir tas kas ienesīs un ievadīs astroloģiju arī tajā jaunā pasaulē un jaunajās enerģijās. Nu, varam paskaidrot, ka plūsmu mēs abas divas saprotam kanālu, vai ne? Jā. Mēs viņu saucam par plūsmu. Jā, Agnesīt, es arī esmu izbaudījusi tavu stāstījumu par manu dvēseles karti, ko tu pasniedzi savā tik jūtīgajā Hamburgas astroloģijas metode. Nu, vispār jau ar tevi kontaktēties un būt, tā ir vienkārši burvīga sajūta, ja? Just to tavu dziļumu, inteliģenci, tai pašā laikā milzīgi dziļo, plašo sirdi. Un mēs iepazināmies mūsu kursiņā, manā dvēseļu pētniekos, un tur tu atvēries tādā burvībā, ka tādas trīsas, ja, aizgāja, kā man tas notiek, kad es ieraugu kādu tik skaistu dvēseli. Un pēc tam tu man pastāstīji manu dvēseles karti. Es par to biju tiešām sajūsmā. Pastāsti, kas Hamburgas astroloģijā ir tas, ja, kas dod šo smalko, dziļo izpratni vai smalko piegājienu, kas atšķirās mazliet no rietumu astroloģijas.
Pastāsti, vai kaut mazliet saskarās ar vēdisko, vai pieskarās vēdiskajam? Jā, tad laikam jāsāk tā mazliet ar atkāpi, mazliet viņu pastāstot, lai ir saprotams, no kurienes radās Hamburgas astroloģija. Hamburgas astroloģija radās pagājušā gadsimta sākumā Hamburgā, tāpēc arī nosaukums varbūt vairāk Amerikas vidē viņi ir sastopami kā urāniskā astroloģija, tāda angļu runājošā vidē. Bija tāds viens lielisks vācu cilvēks, ģeodēzists un astrologs un astronoms Alfrēds Vite, kurš Pirmā pasaules kara laikā ar klasisko astroloģiju, ar rietumu astroloģiju mēģināja noteikt artilērijas šāviņu trajektorijas. Un viņu vācu prātam tie rezultāti nebija iepriecinoši, nebija absolūti precīzi, kā viņš vēlējās, lai būtu. Un līdz ar to viņš, savācot vēl tādus dombiedrus, sāk izstrādāt savu metodi. Un jāsaka, jā, tā kā tu jau saprati, klasiskā astroloģija tur ir pamatā. Nekur arī teiks tā, ka tas ir kaut kas absolūti savādāks. Nav klasiskā astroloģija ir pamatā, bet ir izstrādāts dažādas tehnikas, kuras viņi pētīja un skatījās, kuri ņēma klāt. Tur ir gan pašu tādas jaunas, inovatīvas tehnikas, gan arī tādas, kas no kaut kādiem veciem laikiem, no tādiem seniem laikiem astroloģijā paņemt, kur kaut kādos brīžos astroloģijas ir atteikušās tādas lietas varbūt skatīt vai neizmanto vairs tik daudz un sāka darboties. Vēdiskā astroloģija, vairāk, jā, ir tas rietuma astroloģijas pamats ir. Kas ir ļoti interesanti, man liekas, ka nav svarīgi tajās tehnikās šobrīd iet iekšā, kas tās ir, jo ne visiem tās ir saprotams astrologiem varbūt, un tas tad arī varbūt nav tik svarīgi. Man liekas, tā svarīgākā lieta, kas varbūt arī padara viņu savādāk, ir tas, ka Alfrēds Vite matemātiski izrēķināja 8 tādus enerģijas, tādus savienojums, apkopojums debesīs. Un mēs strādājam vēl ar 8, šobrīd vēl tās ir fiktīvas planētas, jo viņas debesīs vēl nav atklātas, iespējams kādā brīdī mēs atklāsim, un mēs viņas saucam par transneptūna planētām, jo tajā laikā vēl Plutons nebija atklāts, un tad tas sanāk aiz Neptūna. Un tās planētas aiz Neptūna ir smalko matēriju planētas, ezotēriskas tādas planētas, kuras nes to informāciju daudz padziļinātākā un uzreiz tādā jau ezotēriskā valodā arī līdzi nes. Un tas ir tas, laikam, ko mācoties, tev uzreiz jau iemet iekšā visās tajās terminos, visās tajās enerģijās, visās tajās sajūtās. Skola vēl klāt arī māca Rērika dzīvās ētikas mācību, kas arī iedod savu dziļumu, un tā kā tas ir dziļums no pirmās dienas, un gribot, negribot, vai ne, tu tajā visā esi iekšā. Un tas, par ko tu minēji, par to savu dvēseles stāstu, jā, tā astroloģija, mēs varam skatīties absolūti ikdienišķas lietas. Darba, mājas, dzīvokļu, pirkšanas, mašīnas pārdošanas un attiecības, vai ne, kas ļoti daudziem cilvēkiem interesē, bet mēs varam iet arī dziļāk. Un šeit ir, jo mums ir iespēja iet ļoti, ļoti, ļoti smalkās simetrijās, un ļoti smalkākā simetrijā mēs skatāmies to cilvēku karti, jo tās ir tādas īpašākas enerģijas, un mēs varam aiziet līdz pat gara uzdevumiem, ka mēs varam redzēt, kāda cilvēka gara uzdevuma, ar kādiem uzdevumiem viņš ir nācis šajā pasaulē. Un tas ir tas, ko mēs arī to stāstu sākām arī par tevi runājot, jā, ar kādiem uzdevumiem, tad viss šeit nākusi. Bet te arī, vai ne, cilvēkam jābūt gatavam dzirdēt, jo tā jau arī ir tāda īpaša valoda, vai ne, īpaši vārdi, īpaši termini, kas varbūt ne visiem ir saprotami. Jāmāk sadzirdēt, arī to savu garu, ko viņš saka. Agnesīt, es zinu, ka savā astroloģijas skolā tu rakstīji diplomu darbu par garīgajiem rakstniekiem. Pastāsti, vai kaut kas tavā astrokartē arī sakrīt ar tiem rakstniekiem, rakstnieku kartēm? Ir kādi pieturas punkti? Jā, tas bija ļoti, ļoti, ļoti tāds man tāds, tieši tāds sajūta, ka tāds dvēseles darbs, tas man bija tāds manai dvēselē, tā kā balzām strādāt ar garīgiem rakstniekiem. Bet skolā, jā, es rakstīju 2 diplomu darbus, beidzot tā kā bakalaura studijas, es rakstīju par vienu cilvēku, bija tā kā viena
cilvēka šo personību, dzīvi un dvēseles ceļu jāatklājas, rakstīja par Karlu Gustavu Jungu, un tad pēc 2 gadiem, kad es pabeidzu maģistratūru, kā šajā skolā ir nosaukts, jā, šis mācību kurs, jā, es varēju rakstīt vai nu kvantitatīvo vai kvalitatīvo pētījumu, man ļoti gribējās kvantitatīvo, ka tas tiešām ņem ļoti daudz cilvēku kartes un pētu tās sakarības, un tad labu brīdi es tiešām domāju par to, ko lai es pētu, un te arī, tā kā es tev teicu, ar tiem cilvēkiem nāk tās ierosmes, un reizē vienā sarunā ar vīru, mēs runājam par Ekhartu Tolli, un viņš man vienkārši saka, un interesanti, kas viņam horoskopā ir, vai ne tāds, kas viņam tāds, kas pabudinājis to ceļu. Un tajā brīdī es domāju, bet baigi interesanti varētu paņemt visus, vai ne, ko vien var atrast un paskatīties, vai viņiem ir tādas kopīgas iezīmes. Un tā es pētīju 70 gabalus, tādas vairāk zināmas, mazāk zināmas. Daudzi pie manis atnāca ar savām grāmatām pēc tam un saviem rakstiem. Caur šī darba rakstīšanu vēl joprojām dažas lasu, tajā laikā iegādājos, un tad, zini, kā nevar paspēt visu izlasīt. Pētīju arī, kas varbūt klasiskajā astroloģijā ir kādi arī šie kvantitatīvie pētījumi par rakstniekiem vispār, ja, tur ļoti izcēlās tāda galvenā iezīme bija tāds ļoti spēcīgs Merkūrs, ja, kas, protams, domāšana, rakstīšana, komunikācija, kas ļoti loģiski, vai ne? Maniem rakstniekiem procentuāli vairāk, kas mani pat laikam nepārsteidza, Merkūrs arī bija, bet procentuāli vairāk iezīmējās Neptūns. Tā plūsma, kas nāk. Tā plūsma, kas nāk viņos, vai ne, un ko viņi arī tālāk spēja nodot. Un pēc tam pētot arī gan tās kartas, gan viņu biogrāfijas, tik daudz, kur varēja atrast tās piesaistes, ka viņi tiešām ir plūsmā rakstot tās grāmatas, jo pēc viņu pašu teiktā, vai ne, par to, ka tā grāmata ir tik daudz labāka, nekā es vispār kādreiz dzīvē spēju būt, vai ne, ka tu pats lasi un nesaproti, kā caur tevi kaut kas tāds ir nācis, vai tas, kad saka, ka tad, kad es rakstu, es esmu kopā ar kaut ko tādu, ka tajā brīdī man ir tik labi, ka es aizmirstu, ka man rēķini jāmaksā, ka man ir jāpēt, vai ne, ka man varbūt nav vispār neviena centa kabatā, un zinu, tā atklās, ka es gribu būt tikai kopā ar to spēku, vai ne, caur kuru man nāk tā informācija. Un pašam Ekhartam Tollem ar tas stāsts, kad viņam vienkārši nāk tā iekšējā sajūta, kad ir jābrauc uz Ameriku, nezinu, kāpēc viņš aizbrauc un ieiet veikalā, paņem pildspalvu, nopērk blociņu, apsēžās un vienkārši aiziet grāmata, to, ko mēs tagad zinām, kā tagadnes spēks. Un Neptūns, un jau tā kā ar mazliet mazāk procentu, protams, Merkūrs, jo tas, kas tev nāk no augšas, kaut kā jau viņš ir jāieliek vārdos, lai cilvēki saprastu. Un manā kartē arī Merkūrs stāv kopā ar Neptūnu. Un tā kā tā iespēja, jā, ka to plūsmu dabūt tādu pašu, vai ne, un izteikt caur vārdiem, tas ir arī man dots. Un tas, es domāju, tas, kas nāk gan astroloģijā, gan arī taro konsultācijās, kad vienkārši slēdzos tai plūsmai klāt. Un bieži vien ir tā, ka pat konsultācija ir beigusies, un es vienkārši jūtu, kā vēl nāk informācija. Un reizēm es runāju cilvēkiem vēl papildus audio kaut kādus ierunājus, jo saprotu, ka tajā visā plūsmā, kas ir bijis, tagad sāk nākt vēl tāds kaut kādas ļoti svarīgās lietas, kas ir jāpasaka. Jā, redz kā. Jā, pastāsti, vai kāds rakstnieks, kādu rakstnieku tu vari saukt par savu skolotāju? Jā, protams, tā kā es lasu daudz, un es arī daudz lasu arī šos garīgos rakstniekus, tad ir tāda, ik pa laikam ir tāds, kurš atnāk ar tām savām atbildēm, bet tādus laikam varētu varbūt tieši 3 izdalīt tādus īpašākus. Un viena ir, protams, Luīza Heija, ar ko viss vispār sākās. Vai ne? Tas viņu nevar šobrīd nepieminēt, lai arī šobrīd, vai ne, tas vairs nav, sen esmu viņu lasījusi un esmu savā ziņā kaut kā arī izaugusi no tās viņas sniegtās informācijas, vai to jau esmu tā kā pieņēmusi par savu, vai ne, bet tajā laikā arī, kad tas arī tā kā nāca caur tādiem dzīves notikumiem, kad nomira tētis, un pieejot tā ļoti racionāli un loģiski un bez sirds šajam pasākumam, vai ne, tad vienā brīdī tev ķermenis saka, nebūs tā, vai ne? Tā nav pareizi.
Un ja mēs uz visu ko citu, vai ne, mēs taču varam pievērt acis, kas mums nepatīk tur attiecībās vai darbā nepatīk, bet no to ķermeni tā grūtāk ir, vai ne, tam, ja tev ir nepatīkami, ir diezgan grūti dzīvot. Un tad, jā, tad tu saprotot, ka ķermeniski nekāda vaina nav, tad sākot meklēt, tad Luīza Heija bija tā, kas ar to savu pozitīvismu vienkārši man paņēma un nomierināja un parādīja ceļu, caur viņu arī viss sākās. Protams, Eharts Tolle vēl joprojām, gan ar to savu tagadnes spēku, gan ar to klusumu vai ne, tām visām lietām, un gan arī vispār ar to savu dzīves ceļu, arī kā viņam pašam šīs visas atmošanās notika, jā, viņam ar tur bija tāds, zinu, vai tu zini tāds, kad viņam tik ļoti, ļoti grūti bija šajā dzīvē dzīvot, ka, nu, tāds līdz pašnāvības robežai, jā, un ka vienā naktī sākot sev uzdot jautājumus, vienkārši notika kaut kāds klikšķis, kaut kas, un otrā rītā pamosties un ieraugt pasauli savādāk, un tu pusgadu sēdi uz parkā uz soliņu, vienkārši absolūtā mierā, laimē, mīlestībā skaties, cik šitā pasaule ir skaista, vai ne? Un tas man tā arī sirdī tuvu, un tāpēc es viņu arī vēl joprojām gan paklausos, gan palasu, Un trešais, ko es tev varētu pieminēt, tas ir dzīļu psihologs Bils Plotkins, jo viņš man kaut kā salika tā strukturēti to, kas ar mani notiek vispār dzīvē. Un man ļoti patīk tā viņa ideja par to, kā mēs to dzīves pirmo pusi dzīvojam tādu izdzīvošanas deju, ja, kad mēs mācāmies, ģimeni dibinam, pērkam mājas dzīvokļus, bērni mums ir, un tad vienā brīdī ar mums kāds sāk iekšā runāt, un mēs sākam dejot savu svēto deju. Un viņš man arī ļoti, ļoti tā parādīja, kā tā svētā deja ienāk tavā dzīvē, ja, un viņi ienāk, un jā, un tas ir tāds, nu, tu jau nevari pats izdomāt to savu svēto deju, kā viņi tev nāk, tā viņi tev nāk, tā, jo viņi tev ir jāņem, vai nekāda viņi tev nāk, un jāļaujās. Jā. Tieši par to es gribu jautāt, kā tev tas sākās, kā tu ielici šajā dzīvē, kur tu sevi sajūti smalkajā pasaulē vai kā jau būtni smalkajā pasaulē. Tad tas notika lēcienveidīgi vai tā pakāpeniski? Es tā domāju, ka tas varētu būt pakāpeniski, sākot, ja es tagad tā skatos atpakaļ vai ne, gan ar tiem visiem dzīves notikumiem, kas tā kā pamazām sagatavoja un tā kā to augstni tādu taisīja jau tādu, lai es tajā virzienā eju. Bet tagad es, protams, saprotu, ka tie bija tādi vidusdzīves tranzīti, kas astroloģijā mums iet pāri, jā, un sāk darīt tādu, sāk mūs iekšā kustināt, vai ne, bet tajā brīdī es vēl nesapratu, bet tas bija tāds, man liekas, ka tā svētā dēja, tā sāka kaut kā manī runāt, tāda vēsela gribēja, sāka man tā kā mazliet pastumt uz to, kas ir jādara galu galā pietiek, vai ne, ar tām šitiem dzīves priekiem, ka kaut kas jādara lielāks, bet tas bija tāds, nu, kā lai saka, nebija viņš tāds ērts un patīkams tas gads, jo tad bija tāds vesels gads, kura laikā tev iekšā ir tik daudz jautājumu un nav vispār nevienas atbildes. Un tu tā kā saproti, viss apkārt ir labi, tev ir foršs darbs, tev ir forši kolēģi, tev ir iespēja izpausties, tev ir atzinība, ja, tev ir forša ģimene, māja ir, nu, ko tu vēl gribi, ja, bet iekšā tev visu laiku ir jautājumi, bet tiešām šitas dzīvē ir viss, un tas bija tas visu laiku, man skan, vai tiešām šis ir tavā dzīvē viss, un ko tik es neizdomāju tajā laikā, vai ne, jo pēc, ka nav miera, un tas tā sajūta ir tik urdoša, un es citreiz klientiem saku, viņi man liekas, viņi tādi vienmēr neticīgi uz mani skatās, ka viņi man nāk tajā periodā, es saku, tas ir superīgs gads, nu ļauj, lai tev tas nemīrs iekšā dzīvojās, jo pēc tam tur iznāks, vai ne, tur nopulēsies un iznāks ārā tas, kas patiesībā ir svarīgi, vai ne, ļaujies tad nepatīkamai sajūtai, un tad es arī, tur man nāca, tad es pat toreiz nopirku pirmās taro kārtas, nu, toreiz man tas neaizgāja, saprotu, bija ne īstie skolotāji, ne īstās kārtas, vai ne, tās vienā brīdī es domāju par dūlu iet mācīties, bet tā ideja, kā nāca, tā aizgāja, tā arī pazud, un astroloģija, nu, tas bija ļoti liels pārsteigums, jo man nebija es visu, tā kā pilnīgi vispār neko nezināju, kas aizgāja mācīties. Es sēdēju un brīnījos par meitenēm apkārt, kuras zināja savas mēnes zīmes un zināja, kad ir Venēra un kad ir Mars. Un es Dievs, es labi, ka es zinu, ka es esmu pēc saules, vai ne?
Un ar kā caur cilvēkiem, vai ne? Tu caur cilvēkiem tiekoties citās vispār lietās, tu satiec cilvēku, kas to mācās, tu kaut kad pirms tam aizgājusi konsultāciju, kas patika un arī pārsteidza. Un tagad atkal tajā brīdī, kad tev ļoti tie jautājumi iekšā, tu viņu atkal satiec un cilvēks stāsta, kā viņš jau beidz to skolu un raksta darbu. Un tad ir tāds kaut kāda tā uzdīga, tas jā, tā sajūta, bet varbūt jāiet man tā astroloģija mācīties. Un tad tev vajadzēja dzirdēt, ko mans prāts par šito teica. Man likās, tur bija gandrīz vai tāda sajūta, zin kā, ja redzētu to prātu, ka tur ģība un tad cēlās un tad mēģināja man pierunāt un par to, ka Dievs, tu tur aizies un iztēries laiku, iztēries naudu, tur vai ne, ka tur nebūs nekādas loģikas un tad tev kaut kas nepatiks un tā. Zini kā, un es pamodos vienu rītu un baigais klusums. Apkārt kluss, visi guļ. Un man iekšā tāds miers un klusums, kuras, man liekas, nekad dzīvē nebija tādas sajutusi. Un es dzirdu balsi, un es nezinu, vai es dzirdu sevi iekšā, vai es dzirdu sev ārā, kas man vienkārši saka apgalvojumu teikumā, tu iesi mācīties astroloģiju. Un tajā brīdī es saprotu, es iešu mācīties astroloģiju, vai ne? Un pēc tam prāts pieslēdzās. Bet tad vairs tas prāts, viņš varēja ņemties, kā viņš grib, man tās sajūta stāvēja augstāk, jo man likās, es to sajūtu vienkārši nevaru nodot. Un tā tas ceļš sākās, vai ne? Un zin kā, un tad, kad tu sāc iet, es arī savām taro meitenēm arī saku, kuras sāk mācīties, šis ir ceļš, kas mums izmaina, vai ne? Tu sāc mācīties, un tu sāc mainīties, mainīties pamazām, un pasaulē, sākumā paliek mierīgāk, tu mierīgāk par notikumiem, par cilvēkiem, vai ne? Ar laiku tu sāc saprast, ka tev paliek par šauru, ka gribās iet kaut kādās savās lietās, gribās iet to savu svēto deju dejot. Un jā, lai cik biedējoši varbūt kādam izklausās tā ceļa sākumā, ka tas tomēr kaut ko mainīs dzīvē, bet tas maina. Un tā tas, lūk, man arī izmainīja. Jā, tu aizgāji no sava darba, kur tu ļoti veiksmīgi darbojies, ļoti veiksmīgi, vai ne? Un aizgāja savā astroloģijas ceļā. Tas bija grūti pārlikt. Ja es teikšu viegli, tad es melošu, vai ne? Un tas laikam ir tāds kas ir arī ar to dvēseles, to sajūtu, kur tu nevari nodot, kad tā saproti, kad ir jāiet. Bet ir ļoti grūti pieņemt tos lēmumus, nav tik viegli pieņemt, vai ne? Un cilvēki arī man prasa, kāds ir mans aicinājums, es jau zinu, ko viņi grib dzirdēt, vai ne? Bet arī tas, ko kā man gribas iedot, tas nav tik vienkārši. Tas reizēm tas aicinājums var nemaz nesakrist ar to, ko tev vai ļoti, ļoti gribās, vai varbūt tas neiet kopā ar to, ko tev vajag, kaut kādu drošību, vai ne, kaut kādas tur vēl kaut kādas lietas, vai ne, bet jā, un tā kā es tai sajūtā patiesībā dzīvojos kaut kādu laiku, kaut kādus pat gadus, tas nebija tāds, vai ne, kad vienā brīdī hop, bet vienkārši to arvien vairāk jūti, ka tu sāc attālināties no tām lietām, kas ir tajā darbā, tev piesaist vēl tie cilvēki, tās superforšās attiecības darba, kas tev ir, bet tu sāc attālināties, un tad vienā brīdī arī sāc domāt, cik tas ir godīgi arī attiecībā pret to darbu, ko es daru, vai ne, jo es vairs nevaru ielikt to sirdi tik daudz iekšā. Nu, lūk, un tad es aizgāju, un jā, tas sākums ir tāds ļoti tāds ievainojamības tāda sajūta, jo tu patiesībā paliec ar neko, un tu stāvi, un tu īstenībā neko nesaproti, un tu pat nesaproti, kāds ir tas nākamais solis, un tad tā parādās tas nākamais solis, un tu viņu pasper, un tā, liekas, bišķiņ migla paklīst, un nākamais atkal nav, un tāds tas pirmais laiks, vai ne, un tāpēc es patiesībā ļoti, ļoti priecīgi, kad atkal caur cilvēkiem man atnāca dvēseles pētnieku kurs, jo tas bija tieši laikā, tieši tā kā vajadzēja, jo caur to man atnāca resursi, caur to man atnāca pārliecība, caur to atkal atnāca sajūta, ka jā, viss skaidrs, kur man ir jāiet un kas man ir jādara. Jā, par to aicinājumu tiešām tā ir, kā tu saki, cilvēki jautā. Un vai tu esi ievērojis tev arī tāda ir sajūta, ka tas aicinājums mainās attiecīgi tam, kā cilvēks aug. Šī posmā tev šis ir aicinājums, nākamā posmā tev šis ir aicinājums. Galu galā, tad, kad tu
zināsi savu patieso, visdziļāko savu dzīves aicinājumu, tu vairs nevienam to neprasīsi, vai ne? Jā, un man jau tas, ko es tiem cilvēkiem tā kā arī cenšos arī teikt, ka patiesībā, man liekas, tavs foršākais un lielākais dzīves aicinājums ir, nodzīvot to katru dienu, tā kā šeit un tagad, tur, kur tu esi, ja, sēdēt tajā kasē, veikalā un smaidīt katram pircējam, kas nāk un ielikt tās gaismiņas, lai tie pircēji aiziet smaidīdām prom. Es vien tādu tukumā lidlā pārdevēju. Vienkārši cilvēks sēž savā aicinājumā tajā brīdī un dod gaismiņu, un cilvēki aiziet prom smaidīgi. Tā, bet cilvēkiem jau gribās dzirdēt, ja, vai, ka tas ir kaut kas tāds savādāks vai ne, kaut kas lielāks, bet patiesībā nē, tas ir to katru dienu turēt savas tās enerģijas, vai ne, tādas tīras, jā, un dot citiem. Kā ir, vai tu sajūti atšķirību starp meditācijām, savām garīgajām plūsmām, kurās tu ieej iekšā? Esi meditatīvā stāvoklī, esi savā plūsmā, un pēc tam, kad tu kā atgriezies tādās pavisam ikdienišķās nodarbēs, sadzīvē, vai tev izdodās ienest šo te savu burvīgo sajūtu un sevi, ja, jo mēs zinām, ka tur savienojamies ar augstākiem, mēs ar savām augstākām būtībām. Vai tev izdodās skatīties uz pasauli ar šīm acīm, ar šīm sajūtām, ar šo sirdi atvērto? Tā, teiksim, ja tas visu laiku, visu dienu noteikti, ka nē, vai ne, reizēm tomēr ir arī tās manas lietas un tie mani tarakāni, kas reizēm tāpat pieslēdzās un ir mazliet jāpastrādā un tā, bet jūt, ka jo tu vairāk strādā, darbojies, jo vairāk esi tajā plūsmā, jo vairāk viņa rodās arī dzīvē un reizēm sevišķi tādi, tāds, kad tas notiek pats no sevis, tu vienkārši apsēdies klusumā un jūti, kā ieplūst tevī tāds miers, vai ne, un tu saproti, ka aizgājis ir saslēgums un ir tik ļoti liels tāds miers un pateicības sajūta un tik skaista tā sajūta. Bet tas, kas man noteikti ir palīdzējis arī tādiem grūtākiem dzīves brīžiem, arī tā izpratne un tā sajūta ir palīdzējis iet cauri lielākā mierā, pat arī tādiem, kas ir visgrūtākie. Jā. Kas tad ir tas, ko tu ņem sev palīgā transformācijas mirkļos vai kādos grūtākos mirkļos? Kur tu atgūsti līdzsvaru? Tajā pašā klusumā, ja, mierā, man patiesībā, lai es atgūtu enerģijas un vispār atgūtu līdzsvaru, man ir vajadzīgs tāds brīdis vienai, jo tad tajā brīdī es vairāk jūtu to savienojumu, es vairāk jūtu to kopā būšanu, vairāk jūtu to, ka nāk tādos cilvēku lielos baros vai vispār esot kopā, man tā kā mazāk tur tās cilvēku enerģijas vēl citas jaucās klāt. Tā kā vienai būt, vai ne? Un jāsaka, arī tādos transformācijas brīžos man ļoti palīdz arī tādi cilvēki blakus, kur ir līdzīgās situācijās, un es zinu, ka es varu ļoti atklāti izstāstīt, kā es kurā brīdī jūtos, vienalga, cik tas draņķīgi būtu, varbūt citiem pat nestāstīt, cik tā draņķīga sajūta, vai ne, jo ne jau tur tās patīkamākās lietas, vai ne, ir, un es zinu, ka es saņemšu atpakaļ atbildi, vai tā cilvēka, tā cilvēka to šķautni, kā viņš paskatās, un es esmu iemācījusies klausīties. Nevis nē, tā nav, ko tu iedomājies, nē, tā es vienkārši klausīties, bet ja tas, ko es tā kā sadzirdu, es jūtu, ka man kaut kas nepatīk, tad vēl jau vairāk es saprotu, ka šitā ir atbilde, kas man nāk, tā kā cilvēki arī ir tie, kas man arī palīdz atgriezties, palīdz tā kā sakārtot tās iekšējās sajūtas. Cilvēku vienatne arī tāds, lai cik interesanti tas nebūtu, vai ne? Jā, tu tikko pieskāries tēmai, tādai aktuālai, tu jau zini, ka klienti vai cilvēki vienkārši nāk pie tevis un vēl nav sākts vērt vaļā kāds jautājums, ka viņi jau nomierinās savā laukā. Vienkārši esot tev līdzās, vienkārši pastāstot, vai ne? Un dažreiz ar to arī pietiek. Jā, tas ir tavs fenomens. Tas tavs mīļums, un arī tās mīļums, ar kuru tu pasniedz informāciju, tad jau, kad tu viņu pasniedz. Tev izdodās izmantot savā labā šo savu lauku,
Zin, kā ir ar cilvēkiem, ir tā, kad es skatos to, strādāju ar horoskopu, man ir tāds viens brīdis, no sākuma es vairāk eju tāds vairāk ar tādu astrologu skatījumu, un tur lieku to informāciju kopā, un brīžiem liekas, ka es neko nesaprotu, un tad tur notiek process, un tad ir tāds viens brīdis, kad visi tā bildīt sastājās, un tajā brīdī es tik ļoti iemīlu to cilvēku. Man pat nevar pateikt, cik ļoti es skatos, un es redzu, cik tas katrs cilvēks savā būtībā ir skaists, cik tam katram cilvēkam ir brīnišķīgi talanti, vai ne, kurus mēs bieži vien tur pat uzskatām, ka tas ir pats par sevi saprotams un mokam sevi nostatām lietām, ko mēs nemākam, vai ne. Cik katrs tas cilvēks nāk ar tādiem saviem uzdevumiem, un es reizēm redzu, ka tie uzdevumi nav viegli, un es vispār abrīnoju, ka viņš no rīta pieceļās ar šitiem uzdevumiem un ceļās un smaida un vispār iet dzīvē un kaut ko vēl dara. Un tad, kad man tā sajūta sastājās, tad, kad cilvēks nosēžās blakus, tad man ir tā, ka man gribās būt spogulim, lai viņš skatās uz mani un redz sevi tādu, kā es viņu redzu. Un tas, laikam, ir tas, kas varētu būt tam cilvēkam arī tik ļoti, ļoti piesaist un tik ļoti, ļoti patīk, jo viņš beidzot sāk tā kā arī sajust un saredzēt sevi tāds, kāds viņš patiesībā ir. Un arī tas, ka tādā absolūtā pieņemšanā, viss, kas ir, viss ir labi. Ne? Ja mēs gribam mainīties, tad mēs varam runāt un skatīties, bet patiesībā viss ir brīnišķīgi, un tev katru dienu jāatcerās, cik patiesībā tas ir brīnišķīgi, ka tu šeit esi, vai ne? Un tas ir tas, ko cilvēki ierauga. Es tā domāju, ka man pašai pret sevi diez vai tas sanāk, man nesanāk to spoguli tik labi pagriezt pret sevi. tas vairāk citiem, jā. Jā, tas fenomens ir, un arī tev varu 100% piekrist par to, ka konsultācijās iemīl cilvēku. Viņš tev vēr vaļā, vai ne konsultācijās, vai grupiņos un kursiņos. Tās dvēselītes varās vaļā, un viņas ir tik skaistas, tik skaistas. Jā. Un tu tur vari tā kā, tas ir ļoti garšīgi, tā varētu teikt, vai ne? Jā, garšīgi, jā, un tā ļoti tā tuvu, man arī liekas, ka man ir tā, ka cilvēks nāk pirmo reizi, es arī prasu konsultācijas sākumā, vai mēs varam uzreiz uz tu, es nevaru jūs pateikt, tu man esi tik tuvu jau tagad pēc tā, vai neko es esmu paskatījusies, ka es tuvāk vairs nevaru būt, jā. Jā. Pastāst, kas tavā dzīvē šobrīd tavā vai tavā daudzdimensionālajā dzīvē ir svarīgākais? Zini, kā tas ir vēl joprojām saistīts arī to pašu ceļu, ko es esmu, man tāpat sajūta, tā kā es arī šajā savā svētajā dejā tomēr esmu pašā sākumā, un man ļoti nāk tās iepriekšējās dejas enerģijas darīt, kad vērtība ir tikai darīšanām, darīt, un es mācos būt. Ka vērtība ir tajā, ka es esmu, ka vērtība ir tajā, ka es tagad sēžu šeit, dārzā, sienāžu, mēs sarunājamies, un šitas brīdis ir vislielākā vērtība, un tā būšana, jā, tā ļoti svarīga, jā, ka pazust tajā būšanā, tajā esamībā, šeit un tagad, ne tajā darīšanā, jo man lec apakaļ, ka man liekas, ka man jāskrien, un tad sev atkal atvest atpakaļ, un ne, esam te. Jā. Pastāst, Agnesī, tagad man par saviem spilgtākajiem mirkļiem, kas tevi ir pacēluši tavos apziņas plašumos, vai izmainījuši, vai vēl atvēruši tavu apziņu. Tie noteikti ir saistīti ar tavu kursu, jo tas bija tāds pilnīgi savādāks skatījums pašai uz sevi, vispār uz visām dzīves lietām, ja tu vari izlasīt 150 grāmatas vai ne par dvēseļu ceļojumiem un dvēseļu pasaulēm, bet tas, ko tu iztēlojies galvā, tas nav tas pats, ko tu pieredzi, vai ne, ka tajā pieredzēšanā un tajā, ko tu iegūst. Un man atnāca arī tik daudz arī atbildes un pārliecības un sajūtas, un laikam tādi varētu būt tādi divi skaistākie brīži, kas man bija. Viens no tiem bija
Un abi patiesībā toreiz, atceries, notika vienā meditācijā, kur mēs gājām tajā mūsu dzīvē, kur bijām vislielākie dziedinātāji. Un tā jau man bija tik ļoti, ļoti tāda vērtīga tā pieredze, jo es sevi satiku dzīvē, kurā es biju dziedinātājs, virsaitis, tādā visā indiāņu, tajās spalvās un izskatā, vai ne, un ar visām pīpēm un pie ugunskura. Un man bija iespēja sajust, kāda es biju. Man bija iespēja sajust, kā viņš caur sevi dziedina, kā tas visas tās viņa dzīves lietas tās paiet malā, un tu pilnīgi just, kā caur tevi nāk tā enerģija, nāk tā gaisma, nāk tas dziedinošais. Es tagad pilnīgi ķermenī jūtu, kā viņš ķermenī jūta, kā tā sajūta ir. Un tas ir tāds, ko es visu laiku tā kā paturu, un tā kā taciņa stāv priekšā, un tā kā ļoti gribās aiziet arī uz to sajūtu, arī šajā dzīvē sajust. Un patiesībā jāsaka, caur šo virsaiti arī tas kontakts arī ir, nu, tāds saglabājies vispilgtākais, un ir reizes, kad liekas, kad atkal ir vajadzīgs kaut kādu mieru iegūt vai to sajūtu. Es eju arī meditācijās un eju pa to savu taciņu pie viņa un kaut vai pasēdēt vienkārši blakus reizēm pie tā uguns, kura mēs vienkārši kaut kādu brīdi pasēžam. Un toreiz tajā meditācijā tā bija tik ļoti tāda spēcīga tā meditācija, un es atceros, pēc tam sēžu, un es nevaru pat pastāstīt ne tev, ne meitenēm, cik ļoti tā sajūta spēcīga, un nevar saprast, kas notiek, jo tāda sajūta tā kā ceļās jumts vai kas ar mani notiek, vai ne, un toreiz atnāca tas mans skolotājs, atceries, mēs aizgājām meditācijā un atnāca, un tā bija tā viņa klātbūtne, un tad, kad tu ieraugi tādu gāru, augstu, tādu ļoti gaismas spilgtu tādu tēlu, kas tev pienāk klāt, un tajā brīdī es atcerējos, ka es viņu esmu redzējis sapņos. Man ir visu laiku no bērnības tādi sapņi, kas atkārtojās, kuros es redzu tādu ļoti, ļoti spilgtu gaismu, un es nevaru atvērt acis, un es visu laiku domāju, kas tie ir pa sapņiem, vai ne? Kur es esmu, kāpēc es nevaru atvērt acis, kāpēc es kaut ko, es tā visu laiku pie sevis domāju, kaut ko neredzu savā dzīvē, vai kas, bet izrādās, ka tie ir bijuši tie brīži, kad skolotājs ir pie manis nācis. Tā kā tajā brīdī tas bija tāda tik skaista dvēseles, tāda pieredze atklāsme, ka tev ir blakus kaut kas augstāks un lielāks. Un vai tu, un tā arī viņi turpina būt ar tevi? Jā, gan šī sajūta, ja, gan... Jā, gan šī sajūta, gan arī eņģeļu sajūta man turpina būt blakus, gan reizēm es jūtu, ka ir blakus un ir pat tādas bijušas situācijas, kur pat nevar īsti izskaidrot, kurās es tā kā pati tā cilvēciski nejūtu nekādas briesmas, ka man būtu vai kas, bet es esmu pat redzējis, es sajūtu viņus blakus, un es redzu, kā man pat apliekās apkārt spārni, un es tādus saurspīdīgus spārnus redzu tad pat pusstundu, kad viņi tur man apkārt tos spārnus. Un šīs ir tādas vārdos grūti izstāstamas pieredzes, vai ne tikai var sajust sirdītās. Pasaki, kas tev ir tas, pēc kā tu galu galā tiecies šai savā svētajā dejā? Vai tu jūti, ka tam ir kaut kāds gals, iznākums? Vai tu vienkārši jūti, ka šīs dejas baudīšana? Vai tu redzi, ko tu vēlies sasniegt? Zini, kā ir, man ir tāds, ka man ir kaut kur pazudusi tāda mērķu sajūta, jo man liekas, tikko ir mērķis, tas ir mans prāts, mans ego, kaut kas sāk ņemties, kas kaut ko nosaka, kur man jānokļūst, kas man jāsasniedz, un tad uzreiz man tā sajūta, ka es nedzirdu, kas patiesībā man ir jādzird, tā kā man nav tā mērķa sajūta. Man ir arī šobrīd tāds, ka man arī negribās, man sanāk tā, ka es no tās pirmās dzīves puses, no tās izdzīvošanas dejas, kas tā kā varētu nosaukt, izkāpu ārā, un man pazuda daudzas identitātes, ar ko es saistījos, darbs vai ne, un vēl kaut kādas identitātes, kas man pazuda. Un man šobrīd negribās kāpt iekšā jaunās, man varbūt arī negribās teikt, ka tā ļoti skaļi, iekāpt kaut kādā rāmī, ka es esmu astroloģija vai ka es esmu taroloģija. Nē, es esmu
nu, es esmu. Vai ne tas, kas es šobrīd esmu, bet man negribās nekādus tādus pielikt sev klāt, tādus uzrakstiņus, kas es esmu. Vienkārši just to deju un saprast, kā tam man te ir jādejo. Tā var būt astroloģija, tā var būt šobrīd taro, kad ir jādejo. Varbūt rīt tas būs kaut kas cits, kā man tā deja jādejo, vai ne? Un to man gribās, ka es tiešām izbaudu un dzirdu katru brīdi, kas man jādara. Jo man liekas, tikko tu vai ne tā lietas klāt kaut ko tā, tu sāc sev ierobežot. Tu esi tādā kastītē iebāz un visu, un tas atkal tāds uz gadiem ilgi, ja tu tur vari ņemties, bet man gribās tādu plašumu. Ļaut būt visam, kas vien var būt, jā. Jā, būt visam, kas vien var būt, jo tu jau zini, cik plaša un nebeidzami plaša tu esi. Mēs esam. Mēs, jā. Vai tu vēl kādā veidā saņem atklāsmes vai informāciju no visuma? Kā visums ar tevi runā vēl? Nu, tu jau minēji, ja? Tu minēji, ka tev teica, ka tu iesi uz astroloģiju, kā balss. Runāji par eņģeļiem, par skolotāju. Meditācijās, protams, man nāk cevišķi meditācijās. Es šobrīd pat vispār tā informācija nāk tik ļoti ātri un tik ļoti brīvi, man gribās teikt. Nav tā vesels gads jāsēž, par ko es gribu kļūt, vai ne? Te man ir tāds, man nāk jautājums un man nāk arī atbildi. Un meditācijās, ja tiek jautāts, es pajautāju jautājumu sākumā meditācijas, tad viņi man arī meditācijas laikā tā atbildi atnāk. Sapņos, man arī sapņos nāk, ir bijuši tādi pat sapņi, pēc kuriem es pamostos un pat aizēju pierakstīt, lai es no rīta atceros, jo es saprotu, ka kaut kas ir, šis bija ļoti svarīgs, tas nav bijis tā, ka iepriekšējā diena vai netiek sakārtota, tas ir bijis kaut kas tāds lielāks, lasot. Arī man šobrīd vispār ir tik ļoti ātri, tikko man ir kaut kāds jautājums vai kaut kāda iekšā tāda sajūta, ka kaut kas tā kā ir jāpiestrādā, jāpaslīpē sev, bet es nevaru saprast, ko man atliek atvērt grāmatu, kuru es lasu, un man tā kā rindkopā vienkārši nāk atbildes. Agnes. Vēl kas interesē, vēl viena, ko es gribēju teikt, arī reizēm klausoties vienkārši YouTube video, vienkārši klausies kaut ko darot, un ir tā, ka pilnīgi kaut kāds teikums izlec, un tā kā ielec tev iekšā, un tev atnāk vienkārši atklāsme, tu saproti, kas notiek šobrīd. Jā, es zinu arī par ko tu runā, un tu nedzirdi to, kas tev nav jādzird. Tu vari klausīties kaut ko, un tu dzirdi tikai to, kas ir tev. Jo, mūsu apziņa it kā jau uzlikusi filtrus. Mums derīgā. Derīgās sajūtas, derīgās informācijas. No Agnes, saki, vai tu jūties labi šobrīd savā zemes dzīvē, kurā tu jau sevi jūti kā daudzdimensionālu būtni? Vai tu gribētu kaut ko savādāk? Nē, zini, es jūtos labi. Zini, kā ir, kā lai saka, es zinu visas tās lietiņas, kuras es gribētu, vai ne tur labāk, vai foršāk, vai vēl kaut kā. Bet man ir pazudusi tā sajūta, ka kādā brīdī viss var būt perfekti. Un nav tā jābūt, ka viss var perfekti. Tu īstenībā vari ļoti labi justies tajā brīdī, tādā, kāds viņš ir, ar to, kas tev ir, vai ne, ar to, kas tev ir iedots. Un es vienkārši kaut kā ļoti tā arī izjūtu to, cik ļoti sākot arī tā kā to šo savu svēto deju dejot un esot šajā dzīves posmā, es vienkārši jūtu, kā ir aizgājis cits līmenis un atnākuši cita līmeņa uzdevumi, un es viņus vienkārši jūtu, un es arī saprotu, un es skatos uz tām lietām un saprotu, ka es te daudz ko varu gribēt, saprotu, ka tur ir vajadzīgs laiks, un es saprotu, kā es iepriekš esmu gājusi laikā cauri kaut kādām lietām, un sapratu, tā, šobrīd es eju, un es vairs par viņām tā ļoti nesatraucos. Es zinu, man nāk kaut ko, ar ko es gribu pastrādāt, es zinu cilvēks, pie kā iet pastrādāt, es zinu, kam pajautāt, un tas ļoti palīdz, tas tā kā pātrina to procesu. Bet jā, nē, viss ir ļoti labi. Cik silti to ir dzirdēt. Bet tagad es tev pajautāšu no otras pusītes. Vai tev ir drosme
ieskatīties acīs un izjust mirkļus, tevī ceļās augšā tās sāpīgās tēmas, vai tavi kaut kādi transformācijas procesi, vai ceļās augšā tas, ko tu ar savu darbiņu, ja, dari. Vai tu ej tajā iekšā, vai tu beidz? Reizēm jau nav izvēles. Man liekas. Tev noliek priekšā. Bet otrs ir tas, ka es esmu tā kā, man liekas, savā ziņā izvēli izdarījusi par labu tam, par to, kad es eju tajā, jo caur katru klientu, kas man nāk priekšā, kaut kas manī arī ceļās augšā, kaut kas man ir ar kaut kādām lietām jāstrādā, un tur nav variantu. Tad, ja es gribu strādāt, man ir jāstrādā arī sevi. Ja es gribu iet pie klienta tādā ļoti foršās, skaistās enerģijās un klientam iedot vislabāko, man atkal jāstrādā. Tikko es jūtu, ka kaut kādi bloki vai kaut kas manī iekšā, es saprotu, ka man ir jāiet un jāskatās vienalga, cik man gribās vai negribās par to, kas man ir iekšā, jo tas vienkārši ir tā atslēga manam darbam. Jā. Bet, zini, kā arī, tāds ir kaut kādas lietas, varbūt, kuras tā kā, varbūt nav viņas vēl gatavas strādāšanai. Jo ir tādas, kuras atnāk un tu saproti, jā, tagad es ar šito strādāšu, kaut tu atceries nedēļu atpakaļ, tā pilnīgi nelikās, ka tu gribēji šito kustināt, vai ne? Un tāds arī kaut kā tas laiks ir pātrinājies, man liekas. Tu tikko vakar vēl domāji, ka nebūs nekā, neskatīšos šito, un šodien jau drosmīgi skaties tam virsū. Tu redzēji sev ekrānā, ka tev tikko pirms galvas parādījās rozā tāds laukumiņš? Nē. Rozā gaismiņa, vai tagad pazūd, es skatos, vai man izskatās, vai man liekas. Cik forši. Cik skaisti. Jā. Un atkal parādās. Es redzu gan. Redzi? Jā. O, Dievs, cik skaisti. Maģija notiek. Paldies tev, mīļā. Mana mīļā Agnesīte, paldies tev. Es kārtējo reizi izbaudīju šos mirkļus kopā ar tevi. Tavu siltumu, tavu jaukumu un tavu gudrību un inteliģenci. Tas tas ir burvīgs savienojums. Paldies tev. Paldies, Andiņ, tev arī par jautājumiem, kas arī aizveda tajā dziļumā, vai ne? Un tas ir tā kā sava veida ceļojums bija atkal paskatīties to visu savu dzīves ceļu un atkal tādu iegūt, laikam, apstiprinājumu tādu, kad jā, viss ir kārtībā. Pareizā vietā es esmu ar tādu virs galvas rozā, vai ne? Tādu kronību. Viss ir kārtībā. Jā, viss kārtībā. Apstiprina, ka tu neesi viena. Paldies.